Kembrīžas vārnīca abas nozares definē šādi – astroloģija – Saules, Mēneses, planētu un zvaigžņu kustību un novietojumu izpēte, ticot, ka tās ietekmē cilvēku raksturu un dzīvi. Astronomija – zinātniska izpēte par visumu un objektiem, kas dabiski eksistē kosmosā, piemēram, Mēnesis, Saule, planētas un zvaigznes. Vai redzat atšķirību? Viena tiek saukta par izpēti, kamēr otra par zinātnisku izpēti. Tātad astronomija tiek balstīta uz zinātni un atklātajiem fizikas likumiem dabā, kamēr astroloģija ir debesu ķermeņu stāvokļu izpēte, kas tiek veikta balstoties uz jau iepriekš pieņemtu ticību, ka tā ir spēks ietekmēt mūsu raksturu un dzīvi. Astronoms Karpenko nosauc astroloģiju par pseidozinātni. Kāda ir atšķirība starp īstu zinātni un pseidozinātni? Uz šo jautājumu palūksim atbildēt fizikas doktoru Mārtiņu Vanagu. Galvenā zinātnes pazīme ir tāda, ka tā tiek balstīta uz novērojumu. Jebkura teorētiska hipotēze vai kāds modelis ir jāapstiprina ar eksperimentālu novērojumu. Ja tas netiek darīts, tad tam ir vairāk iemeslu, piemēram, pa vāju eksperimentālais uzstādījums, pa vāju eksperimentālā iekārta, zināšana trūkums un, protams, arī aplama hipotēze, kas jau drīzāk būs pieskaitām pie pseidozinātnes. Runājot par pseidozinātni, viens no viņas pamata īpašībām ir tieši tas, ka visas pieņemamās hipotēzes nav balstītas uz novērojumu. Viena no pseidozinātnes pazīmēm ir uzbrukums labi zināmiem fizikas vienādojumiem, tādiem kā enerģijas nezūdamības likums, gravitācijas likums, elektromagnētisma likumi